Thank you, Jesus! Sveicināt ar jums kopā ir ne tikai Natālija, bet arī Jēzus, jo viņš ir jūsu sirdīs. Un viņš sponsorē ar savu mīlestību mūsu raidījumu un ar bezmaksas vīnu. Thank you, Jesus! Radītas pasaulē dārgākās apakšbikses, kuras sastāvā ir 24 karāta zelta. Austrālijas apakšveļu ražotājs Aussie Bum ir laidis klājā vīriešu apakšveļas kolekciju, kura sastāvā ir vairāki karāta zelta, vēsta ārzemju mēdī. Šo zelta krāsu apakšbikšu sastāvā ir 24 karāta zelta, un tos var nopirkt par 14,5 tūkstošiem ASV dolāru, jeb par 13,5 tūkstošiem eiro. Šīs apakšbiksītes tiek uzskatītas par dārgākajām pasaulē, bet, ja tāds grib iegādāties sievietes, viņas var speciāli sev pasūtīt tādas biksītes. Mācību stunda numur 1. Neticiet visam, ko raksta mēdī. Mēs paskatījām ar Swedbank bankas valūtas kalkulātoru, un mums sanāca 14 000 eiro. Vai arī mums ir jāmaina banka? Mācību stunda numur 2. Ja šādas apakšbikses, tad īpaši uzmanību pievērsiet produktu termiņam, jo diez vai šādas biksītes varēs mazgāt veļas mašīnā. Mācību stunda numur 3. Ar šīm apakšbiksēm labāk nestaigāt pa mazgāčku, bet gan laikam tas būs vienīgais dārgais objekts, kuru jums negribēs tur atņemt. Laikam šādas apakšbikses pērk tikai tie vīrieši, kuri grib kaut ko kompensēt. Nu, jūs sapratāt. Bet vispār tas ir briesmīgi, cilvēkiem nav kur likt naudu. Tagad laikam mums ir jāgaida toals papīrs ar platīna maliņu un tamponu ar Swarovski kristāliem. Thank you, Jesus! Pētījumā ir atklāts, ka sievietes ir labāka līderi nekā vīrieši. Pētījumā bija apskatītas 3000 vadītāju personības un raksturiezīmes, un atklājās, ka gandrīz visās jomās sievietes ir labākas. Sievietes ir labākas par vīriešiem 4 no 5 jomām, un tās ir iniciatīvā un komunikācijā, atklātībā un jauninājumu ieviešanā, sabiedriskuma atbalstā, kā arī vadībā un mērķu noteikšanā. Taču vīrieši ir daudz veiksmīgāki tikai vienā jomā, un tā ir stresa noturība un emocionālā stabilitāte. Tas sanāk, ka sievietes psiho, bet tik un tā ir labākas. Vispār, kas tās par kategorijām? Visiem labi zināms fakts, ka sievietes runā vairāk un arī plāno daudz vairāk nekā vīrieši. Man gan šķiet, ka pētot sieviešu personības, katru mēnesi rezultāti būs pavisam citādi. Please, no enough! I will have order! Nu labi, ir daudz jomas, kurās sievietes ir patiešām labākas līderis. Piemēram, pie plīts, pie veļas mašīnas, kurpju veikalā. Thank you, Jesus! Internetā popularitāti gūst dresēti kaķi no Japānas. Tīmeklī guva slavu video, kurā kaķi iemācījušies zvanīt ar zvaniņu. Acīm redzot, viņa saimnieks iemācīja viņiem zvanīt ar ķepiņu pie zvaniņa, un pēc tam viņi dabū kādu našķi. Protams, kaut kur pasaulē ir aziāti kaķi, kuri ir pat labāki par tevi. Bet izskatās, ka nevis saimnieks ir dresējuši šos kaķus, bet tieši otrādā. Kaķi ir izdresējuši saimnieku, un tad, kad viņi ar ķepiņu piezvana pie zvana, saimnieks viņam atnes ēdienu. Un patiesībā tās nav Raimonda Paula melodijas, kas zvana no Rīgas torņu zvaniem, bet gan patiesībā Kūzija un Mūras vienkārši prasa ēst. Bet izskatās, ka kaķu saimnieks ir diezgan slikti dresēts, jo kā gan viņš varēja nesaprast, ka raibais kaķis prasīja ēdienu savam draugam melnbaltajam kaķim, jo viņš zvanīja pie otra zvaniņa. Tu varēji vienkārši saprast, ka viņš prasīja nevis sev, bet citam. Pavlovs būtu lepns. To joku par Pavlovu laikam saprata tikai tie 3 pārizglītotie cilvēki, kas pat neskatās mūsu blogu. Bet mēs tāpat cenšamies parādīt, ka mums ir augstākā izglītība. Thank you, Jesus! Здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро. С вами я, Наташа, и сейчас мы начинаем блог по изучению латышского языка. И сегодня мы будем изучать слово на буковку Т. Вы думаете или догадываетесь, какое это слово будет? Вы догадываетесь, а я знаю это слово. Likumība. Un šī ir raidījuma jautājums. Kādas apakšbikses gribētu nopirkt? Tu? Paldies visiem, kas skatījās šo raidījumu. Laikojiet un šērojiet mūs YouTube, Twitterī un Facebookā. Tiekamies jau nākamajā reizē.
Thank you, Jesus.